Apskatīsim pirmo no 6 Kristus mācības pamatdoktrīnām, ar kurām varam iepazīties vēstulē ebrejiem 6. nodaļā no 1. līdz 2. pantam. Uz šīm pamatdoktrīnām balstās un no tām izriet arī pārējās mācības un prakse draudzē, kā agrīnajā draudzē, tā arī šodien Kristus patiesajā draudzē, kas turas pie apustuļu mācības un praksēm, kas ir noteiktas Kristus un apustuļu mācībā. Un jūdu ticīgajiem šīm lietām vajadzētu būt pašsaprotamām, jo tās neuzradās pirms 2000 gadiem caur Kristu vai caur apustuļiem, bet par tām jau tika runāts, un mēs tās saskatām jau vecajā derībā, varbūt kā ēnus un attēlus, un tomēr. Šajā mācībā mēs apskatīsim daudz raksturvietas, un es aicinu ieklausīties, atšķirt vaļā, pārbaudīt un pārliecināties, vai tas, ko es jums mācu, un gan par šīm pamatdoktrīnām, kas par tām ir rakstīts, gan arī kā es tās skaidroju, vai tās sakrīt ar Dieva vārda kopējo mācību. Un ja tās sakrīt, tad tās ir jāpieņem un tām jāpadodas. Bet iesāksim apskatot ebreju vēstules 6. nodaļas kontekstu. Tātad iesākot no 5. nodaļas, kur vēstules autors runā par Kristu kā augsto priesteri pēc Melhisedeka kārtas. Un tad 11. pantā viņš saka: par šo priesteri, par to mums vēl ir daudz ko sacīt, un ir grūti izteikt, jo jūs, šīs vēstules saņēmēji, esat truli, jeb citiem vārdiem nevīžīgi, slinki klausīties. Šis pats vārds truli ir lietots arī vēstulē ebrejiem 6. nodaļas 11. pantā, kur šīs vēstules autors saka, un mēs vēlamies, lai viens no jums rāda to pašu centību, pilnai cerības pārliecībai līdz galam. Tātad viņš saka, centība ir pretējs tam, par ko viņš atkal norāda šīs vēstules lasītājus. Lai jūs neesat slinki vai truli, bet tos sekotāji, kas caur ticību un pacietību iemanto apsolījumus. Atgriežamies 5. nodaļā no 12. panta. Jo kad pēc laika jums pienākas būt skolotājiem, jums ir vajadzība, lai kāds jūs atkal māca, kas ir pirmie Dieva orākulu principi, un esat kļuvuši tādi, kam vajag piena un ne stipras barības. Tātad šīs vēstules autors ļoti strikti norāja tās saņēmējus, pārmetot, ka viņiem jau būtu bijis vajadzīgs būt spējīgiem mācīt šīs lietas. Varbūt ne visi bija aicināti kā skolotāji vai mācītāji, un, protams, ka nebija. Bet viņiem vajadzētu būt ar tādu saprašanu, ka viņi var pamācīt kādus citus, būt par skolotājiem citiem šajos jautājumos, bet viņiem pašiem bija vajadzība, lai kāds nāk un māca viņiem to. Viņš saka, un esat kļuvuši tādi, kam vajag piena un stipras barības. Tātad vajag atkal un atkal šīs pamata lietas, pamata vitamīnus nostiprināt, lai viņi tajos varētu palikt. Un viņi nav spējīgi saņemt tās dziļākās, spēcīgākās, stiprinošās lietas no Dieva vārda, jo vajag atgādināt pamatus. 13. pants. Jo ik viens, kas lieto pienu, ir neprasmīgs taisnības vārdā, jo viņš ir mazulis. Tātad, jā, viņš vēl aizvien ir glābts, bet viņš ir mazulis, viņš ir neprasmīgs Dieva vārdā, taisnības vārdā. 14. pants. Bet stipra barība piederas tiem, kas ir pilngadīgi, proti tiem, kuriem izmantošanas dēļ savas maņas ir trenētas izšķirt labu, gan ļaunu. Tātad, tie, kas ir pilngadīgi, tie, kuriem ir garīgs briedums, ir tie, kuri ir raduši izmantot savas maņas un izšķirt to, kas ir labs, kas ir ļauns, kas ir paties, kas ir daļēji paties, kas ir mācījušies ne tikai spriest par to, kas ir rakstīts, bet izšķirt, pielietot šo Dieva vārdu, izšķirot labās un sliktās lietas. Uz to mums norāda arī vēstule Efeziešiem 4. nodaļā, kur Pāvils no 11. panta saka, ka draudzē Dievs ir devis dažus par apustuļiem, dažus par praviešiem, dažus par evaņģēlistiem, un tad dažus par ganiem un skolotājiem, priekš svēto pilnveidošanas, priekš kalpošanas darba, priekš Kristus ķermeņa uztaisīšanas. Ar mērķi, 13. pantā mēs lasām, iekams mēs visi nākam ticības un Dieva dēla atzīšanas vienotībā līdz pilnīgam vīrietim vai šim briedumam, līdz Kristus pilnuma auguma mēram. 14. pants. Tātad mērķis ir, lai mēs sasniegtu šo briedumu un mēs turpmāk nebūtu kā bērni, mētāti šurpu turpu un nesāti ar ikvienu mācības veidu caur cilvēku blēdību un izveicīgu prasmi, ar ko tiek glūni pievilti. Bet runādami patiesību mīlestībā, mēs varam uzaugt
viņā visās lietās, kas ir galva, proti Kristus. Tātad arī vēstulē Efeziešiem Pāvils nostiprina šo ideju, ka Dievs ir devis šos te kalpotājus, šos mācītājus ganus, lai Kristus miesa tiktu pilnveidota, lai svētie tiktu sagatavot šim kalpošanas darbam, Kristus miesa tiktu stiprināta, uztaisīta, un mēs visi nāktu pie atziņas, pie vienotības saprašanā, pie pilna brieduma. Un lai mēs vairs nebūtu kā šie zīdaņi, kā šie bērni, kas šurpu turpu tiek svaidīti ar visādām mācībām un doktrīnām, kas ir nepareizas, bet lai mēs runātu patiesību mīlestībā un mēs pieaugtu visās lietās. Kā mēs to darām? Apostuls Pāvils vēstulē Timotejam 2. nodaļā 15. pantā saka šos vārdus: studē, lai sevi parādītu apstiprinātu Dievam, strādnieku, kam nevajag kaunēties, bet kas pareizi izdala patiesības vārdu. Kā mēs varam nākt pie šīs atziņas, pie šīs saprašanas, pie šī brieduma? Jā, protams, ka mums vajag tikt mācītiem, un to es arī cenšos darīt šajā konkrētajā video. Bet mums vajag studēt. Mums ir jābūt kā berojiešiem, kas mēs uzņemam dzirdēto vārdu, un tad mēs dodamies to pārbaudam. Mēs pārbaudam rakstus, un mēs mācamies, kā pareizi izdalīt patiesības vārdu. Jo daudzi ir, kas skaidro rakstus, bet to skaidro patvaļīgi, to skaidro, kā vien tiem ausis niez un ko vien tie ir saklausījušies. Bet mums ir jāmācās to skaidrot pareizi, tā lai nav jākaunas. Lai tad, kad mēs tiekam pārbaudīti, kad mūsu mācība tiek izmeklēta, mēs netiktu apkaunoti. Un tas ir tas, uz ko Pāvils iedrošina Timoteju. Un tā mēs nonākam līdz vēstulē Ebrejiem 6. nodaļai, kur 1. pantā Pāvils turpina. Viņš saka, tāpēc atstādam Kristus mācības principus, dosimies uz pilnību, ne atkal likdami pamatu, tad atkal atgriežoties pie šīm principiem, pie šiem pamatiem, ne atkal likdami pamatu no nožēlas, no nedzīviem darbiem, un no ticības uz Dievu, un no mācības par kristībām, un no roku uzlikšanas, un no mirušo augšām celšanās, un no mūžīgās tiesas, un šo mēs darīsim, ja Dievs ļaus. Viņš saka tātad, nostiprinādami šīs pamatlietas, tās saprotot, esot pilnīgā atziņā un saprašanā par šīm lietām, tieksimies uz pilnību, un dzīvosim tādā veidā, lai mums nav atkal jāatgriež pie šīm lietām. Bet šo video es daru, šo mācības mācu, jo Dievs mums ir devis iespēju atgriezties pie šīm lietām, tās nostiprināt, lai pēc tam mēs varētu tiekties tālāk uz šo pilnību, uz ko tas kungs mūs aicina. Un kā jau jūs ievērojāt, šeit tiek minētas 6 doktrīnas, 6 pamatmācības, šie principi. Un pirmās 2 runā par to, kā cilvēks var nākt pie attiecībām ar Dievu, kā cilvēks var nākt pie pestīšanas, un tā ir nožēla no nedzīviem darbiem un ticība uz Dievu. Bez ticības neviens nevar Dievam patikt, un bez nožēlas un pazemošanās neviens nevar nākt pie viņa. Tātad šis ir tas veids, tās pirmās 2 doktrīnas runā par to, kā cilvēks nāk pie pestīšanas, nāk pie Dieva, nāk pie patiesas glābšanas. 3. un 4. doktrīna savukārt runā par to, kā mēs dzīvojam šeit uz zemes, kas ir saistīta ar draudzi. Jo tāds cilvēks, kurš ir patiesi glābts, viņš gribēs meklēt, piederēt patiesai Kristus draudzei, kas arī sakristo ar to Dievu vārdu mācību, kurā viņš gribēs palikt. Un saistībā ar šo Kristus patieso draudzi mēs redzam 2 doktrīnas. Viena ir par kristībām, tas ir tas, kā cilvēks apliecina savu ticību un arī tiek pievienots patiesai Kristus draudzei. Un otra ir doktrīna par roku uzlikšanu, kur vēlāk mēs arī skaidrosim, bet tā runā par to, kā tad tiek izveidotas Kristus draudzes un kā tiek iecelti vecie vai gani, kas uzrauga un gana viņus līdz Kristus atnākšanas dienai. Tas savukārt 5. un 6. doktrīna runā par to, par tām lietām, uz kurām mēs raugamies, uz kurām mēs gaidam, kurās mēs smeļamies cerību. Un tā ir doktrīna par mirušo augšām celšanos un mūžīgo tiesu, jeb mūžīgo sodību. Un Jēzus Kristus arī savā kalpošanā runāja un sludināja primāri šīs 2 pirmās. Marka evaņģēlija 1. nodaļā 15. pantā ir aprakstīta tāda kodolīgi tā vēsts, ar kuru Jēzus gāja un ka viņš sludināja par Dieva valstību. Tur ir rakstīts, laiks ir piepildīts un Dieva valstība ir tuvu klāt. Nožēlojiet grēkus un ticiet evaņģēliem.
Arī apustuļi sludināja šo pašu vēsti, piemēram, apustulis Pāvils, apustuļu darbu 20. nodaļā, 20. pantā. Pāvils mums šeit atļaus ieskatīties šajā centrālajā vēstī, ko viņš sludināja visiem cilvēkiem, gan publiskās vietās, kur bija daudz klausītāju, gan arī namos, kur bija tikai daži klausītāji. Gan jūdiem, gan grieķiem viņš sludināja šo nožēlu uz Dievu un ticību uz mūsu kungu Jēzu Kristu. Un mēs jau redzam un saprotam, ka šī grēku nožēla un ticība uz evaņģēliju vai ticība uz Jēzu Kristu ir vienas monētas divas puses. Cilvēks, kurš nožēlo un atgriež, viņš liks visu savu paļāvību uz Kristu, uz evaņģēliju, un tāds, kurš tic un paļaujas uz Kristu, viņš būs grēka nožēlā. Bet šajā konkrētajā reizē gribēju apskatīt tieši šo pirmo doktrīnu, un tā ir atgriešanās no nedzīviem darbiem, jeb nedzīvo darbu nožēlu. Un vispirms gribētu, lai mēs kopīgi apskatām un padomājam, vai tiešām mēs šo doktrīnu redzam arī vecajā derībā. Un tie no jums, kas mazliet vairāk esat lasījuši un dzirdējuši par to, ko Bībele saka, jūs tas noteikti nepārsteidz, ka vecā derība ir pilna ar tieši šo aicinājumu un pavēli cilvēkiem nožēlot, novērsties no netaisnīgā, nelietīgā ceļa, atgriezties un ticēt uz evaņģēliju. Un apskatīsim tikai dažus piemērus. Ecehiela grāmatas 18. nodaļā 21. pantā ir rakstīts: bet ja nelietīgais griežas no visiem saviem grēkiem, ko viņš ir darījis, un tur visus manus statūtus un dara to, kas ir likumīgs un pareizs, viņš bez šaubām dzīvos, viņš nemirs, tas kungs to apsola. 22. pantā viņš turpina: visi viņa pārkāpumi, ko viņš ir darījis, tie viņam netiks minēti, viņa taisnībā, ko viņš ir darījis, viņš dzīvos. Tātad, ja viņš novērš, ja viņš atgriežas, viņam tiks piedots, un viņam šie grēki netiks pieminēti, viņš tiks apžēlots, viņš varēs dzīvot šajā taisnībā. 23. pants. Vai man pavisam ir kāda patika, ka nelietīgais mirtu, saka tas kungs Dievs, un ne ka viņš atgrieztos no saviem ceļiem un dzīvotu? Tātad Dievam nav nekāda prieka, nekādas patikas, ka cilvēki, kas dzīvo grēkā, nelietībā, maldos, ka viņi nomirst kā nelieši, ka viņi tiek sodīti un viņi tiek pazudināti. Dievs vēlas, lai tie atgrieztos, un viņš aicina cilvēkus to darīt. Jesejas grāmatas 55. nodaļā tas kungs saka: meklējiet to kungu, kamēr viņš var tikt atrasts. Sauciet uz viņu, kamēr viņš ir tuvu. Tātad pienāks laiks, kad vairs nebūs iespējams. Vai nu cilvēki būs miruši, vai arī šī Dieva žēlstības laiks un šis aicinājums būs noslēdzies šiem cilvēkiem. Ir rakstīts, lai nelietīgais pamet savu ceļu un netaisnē savas domas, tātad reāli izmaina savu dzīvi, kas runā par ceļu, un tad savas domas, kas runā par tavu attieksmi, par tavu sirds izmaiņu. Un lai tas atgriežas pie tā kunga, un viņš par to apžēlosies, un pie mūsu Dieva, jo viņš pār pārējiem piedos. Dievs dod laikus, sezonas, brīžus, kad cilvēki var meklēt un piesaukt un atgriezties, pazemoties viņa priekšā, bet ja viņi to nedara, ja viņi nocietina savu sirdi, tad var pienākt, ka tas laiks vairs nebūs pieejams. 51. psalma 16. pantā mēs lasām: jo tu nevēlies upuri, citādi es to dotu, tu nepriecājies dedzināmā ziedojumā. Dieva upuri ir salauzts gars, salauzt un satriekt sirdi, ak Dievs, tu nenicināsi. Tātad Dievs nav ieinteresēts šajās āršķirīgajās lietās un izpausmēs, kā jūdiem savā laikā varēs šķist. Bet tas, ko Dievs patiesi meklē, un kas ir tas patiesais upurs Dieva priekšā, ir cilvēks, kurš ir salauzts Dieva priekšā. Kā Jēzus Kalna svētdienā teica par garīgajiem nabagiem, par salauztajiem, par trūkumu cietējiem, par tiem, kuri ir izsalkuši un izslāpuši pēc taisnības. Tos Dievs nedicinās, tos Dievs neatstums. Un arī Jēzus jaunajā derībā viņš norāja jūdus, ka tie nenožēloja grēkus. Mateja evaņģēlija 11. nodaļas 20. pantā mēs lasām: tad viņš iesāka norāt pilsētas, kurās lielākā daļa viņa vareno darbu tika darīta, tostarp brīnumu, tāpēc, ka tās nenožēloja. Un šī ir viena no raksturvietām, kas pilnībā iznīcina kalvinistu teoloģiju, kas saka, ka Dievs ir noteicis, kuri atgriezīsies, un visu pārējos viņš ir noteicis pazušanai. Jo šeit Jēzus sagaidīja, ka viņi nožēlos, ka viņi atgriezīsies. Un viņš viņiem pārmet, ka viņi to nedarīja, jo viņiem bija tāda iespēja. Viņi varēja nožēlot, bet viņi to nedarīja, jo viņu sirds bija nocietināts pret patiesību. 21. pants. Vai tev Horazīna, vai tev Betsaida, jo ja varenie darbi, kas jūsos tika darīti, būtu darīti Tirā un Sidonā, tās jau sen būtu nožēlojuši maisaudumos un pelnos.
Bet es jums saku, Tirai un Sidonai tiesas dienā būs panesamāk nekā jums. Un tu, Kapernauma, kas līdz debesīs ir paaugstināt, līdz ellei tiks novesta, jo, ja varenie darbi, kas tev ir darīti, būtu tikuši darīti Sodomā, tā būtu palikusi līdz šai dienai. Bet es jums saku, ka Sodomas zemē tiesas dienā būs panesamāka nekā tev. Kādreiz ticīgie domā, ja Dievs izdarītu tādu brīnumu, vai pie šī cilvēka atnāktu tas un tas cilvēks, tas un tas sludinātais, tad viņš noteikti atgrieztos. Ja notiktu kaut kas ļoti pārdabisks, kaut kas brīnumains, tad viņš tiešām atgrieztos. Bet šeit Jēzus saka, ka tas tā nebūtu. Jo viņu sirds cietības dēļ viņi nereaģēja arī tad, viņi nenožēloja arī tad, kad notika brīnumi. Un interesanti, ka ir rakstīts, ka pat pēdējās dienās, šajā pastardienas laikā, kad Dievs sodīs cilvēkus un dažādos veidos nāks nelaimes pār viņiem, tie nenožēlos savus grēkus un nenovērsīsies no saviem ļaunajiem ceļiem. Par to mēs lasām Atklāsmes grāmatas 9. nodaļā 20. 21. pantā. Un tagad mazliet padomāsim par to, ko nozīmē patiesa nožēla, patiesa atgriešanās. Un pavisam vienkāršot to var skaidrot tā, ka cilvēks pagriežas savās domās, savos darbos no tumsas valstības, Dieva valstībā. Kad viņš ierauga, ka viņš saprot visu to tukšību, to ļaunumu, to grēcīgumu, to tumsu, kas ir viņa agrākajā dzīvē, un viņš no tās novēršas gan savos darbos, gan savās domās, un pievēršas gaismai, pievēršas patiesībai, pievēršas Dievam, pievēršas viņa patiesajiem taisnības ceļiem. Bībele to sauc par sirds apgraižīšanu. Bībele to sauc par sirds izmaiņām. Ir jānotiek šīm sirds izmaiņām pie cilvēka, un tā ir patiesa nožēla. Nevis, ka tu pasaki, man ir žēl un turpini dzīvot savos grēkos, bet ka tu nožēlo un ieraugi, ka tas ir tik nelietīgi, ko tu esi darījis, ka tu pārstāji to darīt, un to kā cilvēks var izdarīt tikai un vienīgi svētā gara spēkā. Varbūt, ka kāds gribētu saprast, kā tad izskatās patiesa grēka nožēla. Un tādu piemēru Bībelē ir daudz, piemēram, Caķejs ir lielisks piemērs, kad viņš uzņēma Jēzu pie sevis, viņš uzņēma viņa patiesību, tad viņš saprata, ka viņš grib atlīdzināt visiem, kuriem viņš bija ļaunu nodarījis, un viņš pārstāja darīt šīs ļaunās lietas, kā viņš iepriekš bija dzīvojis. Un Jēzus pēc tā sprieda un redzēja, ka pestīšana piemeklēja šo namu. Arī vecajā derībā mums ir ļoti labi piemēri, piemēram, Jonas grāmata 3. nodaļa, kur ir rakstīta tā vieta, kur Dievs sūtīja Jonu uz Ninivi, lai viņš iet un sludinātu šo vēsti. Un 4. pantā rakstīts, un Jona iesāka iet pa pilsētu dienas gājumā, un viņš sauc un sacīja, vēl 40 dienas, un Ninive tiks apgāsta. Viņš pat nesolīja, ka Dievs viņus apžēlos, vai ka viņiem ir jāatgriež, viņš vienkārši viņus brīdināja par gaidāmo sodu, par gaidāmo tiesu. Un tad 5. pantā mēs lasām, un tā Ninives ļaudis ticēja Dievam un izsludināja gavēni un izvilka maisaudumus no to lielākā līdz to mazākajam, jo vārds nāca pie Ninives ķēniņa, un viņš cēlās no sava troņa, un viņš nolika no sevis savu mantiju un apsedzās ar maisaudumu un sēdēja pelnos, viņa gavēja, viņa lūdza, viņa raudāja. 7. pants. Un viņš lika izsludināt un pavēstīt caur Ninivu ar ķēniņa un dižciltīgo lēmumu sakot, lai nedz cilvēks, ne zvērs, lielops vai sīklops, neko nebauda, lai tie nebarojas, nedz dzer ūdeni, bet lai cilvēks un zvērs tiek apsegts ar maisaudumu un sauc vareni uz Dievu. Jā, lai tie griežas ik viens no sava ļaunā ceļa un no vardarbības, kas ir viņa rokās. Kurš var pastāstīt, vai Dievs negriezīsies un nenožēlos un nenovērsīsies no savām niknajām dusmām, lai mēs neejam bojā? Un 10. pantā mēs redzam, ka Dievs redzēja viņa darbus, ka tie griezās no sava ļaunā ceļa, un Dievs nožēloja par ļaunumu, ko viņš bija sacījis, ka viņš tiem darītu, un viņš to nedarīja. Āmen. Un arī jaunajā derībā, tad, kad cilvēki atgriežas, Dievs sagaida un arī viņa kalpi sagaidīja, ka notiks kādas patiesas dzīves izmaiņas, ka tie nebija tikai vārdi, tā nebija tikai emocija, tā nebija tikai sajūta, kā bieži mūsdienās ir cilvēki, kur it kā pieņem Jēzu kaut kādā emocionālā pasākumā, viņi aiziet, noskait lūgšanu, bet viņa dzīvēs nekas nemainās. Mateja evaņģēlija 3. nodaļas 5. pantā mēs lasām par Jāni Kristītāju, un tur ir rakstīts, ka cilvēki nāca pie viņa no dažādiem apgabaliem, atzīdami savus grēkus, viņi izsūdzēja, viņi atstāja savus grēkus, viņi tos nožēloja. Un 7. pantā rakstīts, bet kad viņš redzēja daudz no farizejiem un saduķējiem nākam pie viņa kristības, viņš tiem sacīja, akodžu dzimums, kurš jūs ir brīdinājis bēgt no nākamās bardzības?
tāpēc izdodiet nožēlai atbilstoši augļus. Bet viņi, kā jau mēs redzam šajā evaņģēlijas stāstā, nenovērsās no saviem maldu ceļiem. Apostļu darbu 26. nodaļā mēs redzam, ka arī apostols Pāvils pieprasīja patiesus atgriešanās augļus no cilvēkiem, kuriem viņš sludināja, gan jūdiem, gan arī pagāniem. Tur 20. pantā rakstīts, bet es pavēstīju vispirms tiem no Damaskas un Jeruzalemē un pa visām Jūdejas robežām un tad arī pagāniem, ka tiem ir jānožēlo grēki un jāgriež pie Dieva un jādara nožēlai atbilstoši darbi. Tātad nepietiek ar sajūtu, ir jābūt patiesai dzīves un sirds un domu izmaiņai. Un kā mēs varam atpazīt viltus nožēlu, viltus atgriešanās, kādas mūsdienās ir ļoti daudzas? Tām trūkst patiesu pārmaiņu, nekas cilvēku dzīvē nemainās. Tur trūkst patiesu nožēlas, vainas sajūtas, raudāšanas Dievu priekšā par grēkiem. Tas bieži noved pie tā, ka cilvēki attaisno savas kļūdas, nevis tās nožēla un maina. Tas noved pie tā, ka viņi atkārto savas kļūdas un nevis pārstāj tās darīt. Tas noved pie tā, ka viņi meklē kādus, kuri aizstāvēs viņus un viņu kļūdas un viņu pārdarījumus, un nevis viņi novērsīsies no tiem. Tāpat arī tas bieži izskatīsies tā, ka viņi vainos tos, kuriem viņi ir pāri nodarījuši, un nevis paši uzņemsies atbildību un nožēlos savu pārdarījumu. Lūk, tas ir dažas no pazīmēm, kā redzēt, ka cilvēks nav patiesi nožēlojis un atgriezies. Arī sakāmvārdos 28. nodaļā rakstīts 13. pantā, tam, kas apklāja savus grēkus, nesakmēsies, bet kas vien tos atzīst un pamet, tam būs žēlsirdība. Rodas jautājums, no kā tad mums ir jāatgriežas? Un šeit Bībele mums lieto divus terminus. Viens, jāatgriežas no nedzīviem darbiem. Otrs, jāatgriežas no grēkiem. Un nedzīvē darbi arī pēc būtības ir grēki, un pēc mirkļa jums to paskaidrošu. Bet iesāksim par grēkiem. Tātad cilvēkam ir jāatzīst, ka viņš ir grēkojis, ka viņa taisnība ir kā sāņēns tērps, ka viņš ir pārkāpis Dieva likumus, ka viņš ir Dieva dusmības bērns, ka viņš ir bijis Dieva ienaidnieks, kurš ir pelnījis tikai un vienīgi sodu. Viņam tas ir jāatzīst un jānovēršas no šīm agrākajiem ļaunajiem darbiem un grēkiem, kuros tas ir dzīvojis. Bet tikpat lielā mērā cilvēkiem ir jāatgriež arī no reliģiskiem darbiem, no reliģiskām praksēm un rituāliem, uz kuriem cilvēks balstās, lai iegūtu pestīšanu. Un arī tādi ir daudzi, kuri varbūt cenšas ļoti negrēkot, lai gan tik un tā viņi grēko, bet kuri dara dažādas reliģiskas darbības, cerot, ka uz to pamata tie varēs iemantot mūžīgo dzīvību. Te mēs varam runāt par mormoņiem, Jehovas lieciniekiem, adventistiem, katoļiem un daudzām citām grupām, kuri lielā mērā balstās nevis uz Dieva žēlstību, bet uz saviem darbiem. Un no šiem abiem cilvēkam ir jāatgriež. Viņam ir jāatgriež no saviem ļaunajiem darbiem un arī no saviem reliģiskiem darbiem, kas nenāk no ticības un kas neizriet no viņa ticības un jaunā radījuma, kas viņš ir Kristu Jēzu, bet tie ir kā centieni, lai viņš nopelnītu Dieva žēlastību. Vēstulē romiešiem 14. nodaļā rakstīts, ka viss, kas nenāk no ticības, ir grēks. Tātad viss, ko mēs nedaram pilnīgā paļāvībā un uzticībā uz Kristu un evaņģēlija vēsti, tas ir grēks, tie ir nedzīvi darbi, kas ved uz nāvi, kas ved uz pazudināšanu. Iespējams, ka tāds cilvēks var būt vismorālākais un visreliģiozākais cilvēks pasaulē, varbūt visdevīgākais cilvēks, bet ja viņš nav ticībā uz Kristu Jēzu, ja viņš nav atzimis no augšienes un nav patiesi nožēlojis un atgriezies no saviem nedzīviem darbiem un grēkiem, tad tāds cilvēks aizies pazušanā, jo visi šie nedzīvie darbi un grēki tie ir nekam nederīgi. Tie nenes nekādu labumu ne Dieva valstībā, nedz arī cilvēkiem, kurus kādreiz mēs cenšamies aizsniegt. Bet vēl gribu arī, lai mēs padomātu mazliet par to, kāpēc ir jāatgriež. Kāpēc ir jāatgriež no nedzīviem darbiem, no grēkiem. Un šeit vairākas raksturvietas. 1. korintiešiem 6. nodaļa. 9. pants. Vai jūs nezināt, ka netaisnie neiemantos Dieva valstību? Nepievilieties. Ne netikļi, ne augdievīgie, ne laulības pārkāpēji, ne sievišķīgie, ne tie, kas guļ ar vīriešiem, ne zagļi, ne mantkārīgie, ne dzērāji, ne rējēji, ne izspiedēji neiemantos Dieva valstību. Tātad mums ir jāatgriež tam dēļ, ka visi šie netaisnie neiemantos Dieva valstību. Un romiešiem 3. nodaļā mēs lasām, mēs esam iepriekš pierādījuši, ka gan jūdi, gan pagāni, ka tie visi ir zem grēka. Tātad visi cilvēki ir zem grēka. Kā ir rakstīts, nav neviena taisna, it neviena, nav neviena, kas saprot, nav neviena, kas meklē Dievu.
Tie visi ir nogājuši no ceļa, tie ir kopā palikuši nederīgi, nav neviena, kas dara labu, itin nevienu. Un tur tālāk varat palasīt no 13., 14., 15. panta, un tad 18. pantā viņš saka, bailes no Dieva nav viņa acu priekšā. Tad mēs zinām, ka visu, ko likums saka, tas ir bauslība, tas saka tiem, kas ir zem likuma, lai ikviena mute var tikt aizbāsta un visa pasaule kļūtu vainīga Dieva priekšā. Un šī vainīguma apziņa mums jau ir, mums pietiekami jau ir ar vecās darības bauslību, lai visi būtu vainīgi. Bet vēl vainīgāki cilvēki kļūst tad, kad mēs viņus iepazīstinām ar jaunās darības likumiem un pavēlēm, kādas Kristus deva. Piemēram, ne tikai nenokauj, bet bez iemesla nedusmojies. Ne tikai nepārkāp laulību, bet pat neiekāro savās domās, jo citādi tos pārkāps laulību savā sirdī. Un redziet, kur ir problēma. Vēstulē Romiešiem 6. nodaļā 23. pantā rakstīts, ka grēka alga ir nāve, bet Dieva dāvana ir mūžīga dzīvība caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Tātad grēka alga ir nāve, un cilvēki ar saviem grēkiem un nedzīviem darbiem nopelna tikai un vienīgi nāvi, atsvešināšanos no Dieva un mūžīgu pazudināšanu. Bet Dieva dāvana tiem, kas nožēlo un tic uz viņu, ir mūžīgā dzīvība. Un lai gan šī vēsts par nožēlu, par atgriešanos ir priecīga, un tā ir Dieva žēlistība, ka kāds cilvēks nāk pie nožēlas. Tomēr tā atgriešanās cilvēku dzīvēs visbiežāk nāk caur skumjām. Un par to mums vēst 2. korintiešiem 7. nodaļas 8. pants līdz pat 11. Kur rakstīts, jo kaut arī es jūs noskumdināju ar vēstuli, visdrīzāk runājot par 1. vēstuli korintiešiem. Es nenožēloju, kaut arī es nožēloju, jo es nomanu, ka tā pati vēstule jūs noskumdināja, kaut arī tas bija tikai uz laiku. Tad es priecājos, ne ka jūs tikāt noskumdināti, bet ka jūs noskumāt uz nožēlu, ka jūs piedzīvojāt šīs skumjas, bet tas veda jūs uz nožēlu. Jo jūs tikāt noskumdināti dievišķā veidā, lai jūs no mums nekur nevarētu saņemt zaudējumu. Jo dievišķa noskumšana strādā nožēlu uz glābšanu, kas nav jānožēlo, bet pasaules noskumšana strādā nāvi. Jo lūk šī pati lieta, ka jūs noskumāt dievišķā veidā, kādas rūpes tā jūsos strādāja. Jā, kādu jūsu aizbildināšanu, jā, kādu sašutumu, jā, kādas bailes, jā, kādu aizrautīgu vēlmi, jā, kādu dedzību, jā, kādu atriebību. Visā jūs sevi esat apstiprinājuši šķīstu šajā lietā. Dievišķa noskumdināšana, ko Dieva vārds izraisa mūsos, ko svētais gars izraisa mūsos, ved uz glābšanu, ved uz svētapšanu, ved uz tuvošanos Dievam. Tās nav pasaulīgas skumjas, kas vienkārši tev sagandē dzīvi, bet kas ved uz kaut ko labu. Un šīs dievišķās skumjas izraisa labas lietas mūsos, rūpes, centību, aizbildināšanos, sašutumu, bailes, aizrautīgumu Dieva lietās, dedzību. Un tā ir laba lieta. Tāpēc tad, kad tu runā ar kādu Dieva cilvēku un viņš tev uzrāda kādas raksturvietas vai aizrāda par kādu grēku, tad tā ir laba lieta, ja tas noskumst un izraisa tevī visu šīs lietas. Jo tas veicinās tavu pieaugšanu Kristu. 1. Timotejam 1. nodaļa 8. pantā rakstīts, bet mēs zinām, ka likums, ja bauslība ir laba, ja cilvēks to lieto likumīgi, un arī jaunās darības kontekstā ir likumīgs un labs veids, kā lietot Dieva baušļus. Zinādams šo, ka likums nav taisīts priekš taisnā, bet priekš bezlikumīgiem un nepaklausīgiem, priekš bezdievīgiem, priekš grēciniekiem, priekš nesvētiem un apgānītājiem, priekš tēvu slepkavām un māsu slepkavām, priekš cilvēku kāvējiem, priekš mauciniekiem, priekš tiem, kas apgāna sevi ar vīriešiem, priekš cilvēku zagļiem, priekš meļiem, priekš nepatiesiem zvērātājiem, un ja ir kas cits, kas ir pretī veselīgai mācībai, pēc svētīgā Dieva krāšņā evaņģēlī, kas man tika uzticēts. Tātad, kad mēs runājam ar netaisniem cilvēkiem, kuri nav taisnoti ticībā uz Jēzu Kristu, kuri nav glābti, mēs varam un mums vajag lietot Dieva baušļus, Dieva likumus, Kristus pavēles, lai arī viņu mutes tiktu aiztaisītas. Tas ir pareizais un labais veids, kā tos lietot, lai arī viņi tiktu pārliecināti un nāktu pie patiesības atzīšanas, kas vispirms jau ir viņu pašu grēks un vaina svētā Dieva priekšā. Un kā jau iepriekš es minēju, šī atgriešanās ir iespējama tikai noteiktos laikos un līdz noteiktam laikam. Un par to Bībele mums vairāk kārtēji saka.
Tāpēc es kādreiz baidos par cilvēkiem, kuri saka, jā, es ticu, es saprotu, bet es vēl gribu dzīvot grēkā. Pēc gada, pēc 2 vai vecumdienās, tad es atgriezīšos. Jo neviens cilvēks taču nevar pats izvēlēties piedzimt no augšienes. Neviens cilvēks nevar izvēlēties tagad, es gribu nožēlot, ja Dievs viņam šo nožēlu vai atgriešanos nedod. Un tikai tik ilgi un kamēr Dievs aicina, cilvēks var atgriezties. Un tamdēļ, kamēr tu dzirdi Dieva balsi, nenocietina savu sirdi. Jāņa evaņģēlijas 6. nodaļas 44. pantā mēs lasām, ka neviens nevar nākt pie Kristus, ja vien tēvs, kas viņu ir sūtījis, viņu nevelk. Tātad ir vajadzīgs šis aspekts, ka tēvs velk, tēvs darbojas pie kāda cilvēka sirds, lai viņš varētu nākt pie Kristus. Vēstulē Ebrejiem 3. nodaļā mēs lasām, kad svētais gars saka šodien, 7. pantā, šodien, ja jūs dzirdēsiet viņa balsi, neapcietiniet savas sirds kā provokācijā kārdināšanas dienā tuksnesī. Tātad, ja tu dzirdi viņa balsi šodien, tad neapcietini savu sirdi. Cīnies ieiet debesu valstībā, kad Jēzum prasīja, vai maz būs to, kas ies debesu valstībā. Jēzus viņam neatbildēja daudz vai maz, bet runāja viņa personīgi, cīnies pats tu ieiet. Neatliec to kā kaut ko pašsaprotam vai automātiski vai mazāk svarīgu. Cīnies, tuvojies, lauzies, meklē, prasi. Meklē ieiet debesu valstībā. Tas nav kaut kas pašsaprotams. Pārsvarā cilvēki aizies pazušanā. Vēstulē Ebrejiem 12. nodaļā mēs lasām par Ēzavu, kurš par vienu barības kumosu pārdeva savas pirmdzimtības tiesības. Un 17. pantā rakstīts, jo jūs zināt, ka pēc tam, kad viņš gribēja iemantot svētību, viņš tika noraidīts, jo viņš neatrada vietu nožēlai, kaut arī viņš to rūpīgi meklēja ar asarām. Ēzavs gribēja nožēlot, viņš meklēja nožēlot, bet viņam tas vairs netika dots. Tāpēc atsaucies, meklē, glābies, kamēr Dievs strādā pie tavas sirds un tev ir iespēja nožēlot, kamēr Dievs tev dod šo atgriešanos. Vēl ir svarīgi mums saprast, ka Dievs ir tas, kurš aicina. Dievs ir tas, kurš aicina cilvēku, un ja Dievs neaicina, tad cilvēks nevar tikt glābts. Bet Dievs ir tas, kurš aicina, un Dievs aicina visus cilvēkus. Visiem ir iespējams izglābties. Nav tā, kā kalvinisti vai kādas citas grupas saka, ka Dievs ir izredzējis kādus glābšanai un citus pazušanai, jo Bībele ļoti atklāti saka, ka Dievs grib, lai visi nāktu pie nožēlas, bet tāpat laikā saprotot, ka visi nenožēlos un nebūs glābti. 2. Pētera 3.9 rakstīts, tas kungs nav laisks attiecībā uz savu apsolījumu, kā daži cilvēki uzskata par laiskumu, bet ir ilgcietīgs vai pacietīgs pret mums, negribēdams, lai kāds iet bojā, bet lai visi nāktu uz nožēlu. Tātad Dievs ir pacietīgs, ilgcietīgs ar mums, jo viņš vēlas, lai visi nožēlotu. 1. Timotejam 2.1-4 rakstīts, tāpēc es pamudinu, lai vispirms mēs lūdzam un ar aizlūgumiem un pateicībām, lai mēs lūdzam par visiem cilvēkiem, tad arī par tiem, kas ir augstos amatos. 3. pantā rakstīts, jo šis ir labi un pieņemami Dieva mūsu glābēja skatienā, kurš grib, tā ir viņa griba, tā ir Dieva griba, lai visi cilvēki tiktu glābti. Nevis, lai tikai tie, kas ir izredzēti, bet lai visi cilvēki tiktu glābti un nāktu pie patiesības atzīšanas. Un ziniet, Dievs ir tas, kurš aicina grēciniekus, un viņš pārliecina cilvēkus par viņu grēku. Jāņa evaņģēlijas 16. nodaļa 8. pantā rakstīts, kad svētais gars nāks, viņš pārliecinās pasauli par grēku, taisnību par tiesu. Viņš tos norās par grēku, taisnību un tiesu. Un tad tie, kas ir atzinuši, ka viņi ir grēcinieki, Dievs tos aicina, jo Marka evaņģēlija 2. nodaļā 17. pantā Jēzus teica, ka tiem, kas ir veseli, nevajag ārsti, bet tiem, kas ir neveseli. Viņš nāca taisnos. Viņš nenāca taisnos aicināt uz nožēlu, bet grēciniekus. Tātad tāds cilvēks, kurš svētā gara spēkā ir pārliecināts, ir norāds par viņu grēku. Viņš tiek aicināts un viņš var atsaukties Dieva žēlastībai un piedzīvot šo Dieva brīnumaino glābšanas darbu savā sirdī. Un tā ir ārkārtīgi liela Dieva laipnība, ka cilvēki tiek norādi par viņu grēkiem. Tā ir laipnība, ka cilvēki var atgriezties, jo Dievam neviens nebija jāglāb, bet tas ir viņa labais prāts un tā ir viņa labā griba. Romiešiem 2.4 rakstīts, vai arī tu nicini viņa labestības un iecietības, ilgcietības bagātību, nezinādams, ka Dieva labestība tevi vada uz nožēlu. Tā ir Dieva labestība, kas cilvēks vada līdz nožēlai, līdz atgriešanās, un tas, protams, arī ir tas, ka grēcinieks ieraug, ka Dievs viņu ir apžēlojis, ka viņš var nākt pie viņa, bet tā ir Dieva žēlstība un labestība, kas darbojas pie cilvēkiem. Un te rodas jautājums. Ja visi ir grēkojuši, visiem ir jānožēlo un jāatgriežas, jāatgriež no saviem grēkiem un nedzīviem darbiem. Tad kā notiek šī aicināšana? Kā Dievs to dara? Un gribu parādīt dažas raksturvietas. 1. korintiešiem 1. nodaļa 21. pāns.
Rakstīts, jo pēc tam, kad pasaule caur gudrību Dievu neatzina Dievu gudrībā, Dievam patika, jeb Dievs iecerēja to, ka caur sludināšanas muļķību, jeb ģeķīgu sludināšanu viņš glābs tos, kas tic. Tātad tas bija Dieva labais prāts, ka cilvēki tiek glābti caur ģeķīgu vai muļķīgu sludināšanu. Jo jūdi prasa zīmi un grieķi meklē pēc gudrības, bet mēs, 23. pantā, mēs sludinām Kristu, krustā sistu. Jūdiem klupšanas akmeni un grieķiem muļķību, bet tiem, kas ir aicināti gan jūdiem, gan grieķiem, Kristu, Dieva spēku un Dieva gudrību. 2. Tesaloniķiešiem 2. nodaļa 13. pants. Bet mēs esam saistīti vienmēr Dievam par jums pateikties, brāļi, tā kunga mīļotie, tāpēc, ka Dievs no iesākuma jūs ir izraudzījis uz glābšanu, caur tā gara svētdarīšanu un patiesības ticību. 14. pants. Uz ko viņš jūs aicināja caur mūsu evaņģēliju, uz mūsu kunga Jēzus Kristus godības iegūšanu. Alleluja! Tātad Dievs jau no iesākuma ir izredzējis, ka cilvēki var nākt pie nožēlas, pie atgriešanās, pie ticības, pie glābšanas caur evaņģēliju sludināšanu. Kad Dieva vārds tiek sludināts, tad cilvēki tiek glābti. Tāpēc arī romiešiem 1.16 Pāvils saka, jo es nekaunos Kristus evaņģēlija, jo tas ir Dieva spēks glābšanai ikvienam, kas tic. Vispirms jūdam, un arī grieķim. Apostļu darbu 17. nodaļā 30. pantā rakstīts, ka ne tikai Dievs vēlas, lai cilvēki glābtos, ne tikai tā ir viņa griba vai prāts, bet viņš pavēl cilvēkiem nožēlot, visiem cilvēkiem pavēl. Apostļu darbu 17.30. Un uz šiem nezināšanas laikiem Dievs pievēra acis, bet tagad visiem cilvēkiem visur pavēl nožēlot. Dievs visiem cilvēkiem visur pavēl nožēlot. Svarīgi ir saprast, ka šī grēku nožēla, lai gan tā var izraisīt emocijas, raudāšanu, bailes Dievu priekšā, saucienus, meklējot palīdzību, pestīšanu, glābšanu, piedošanu pie tā kunga, kad cilvēks apzinās, ka viņš ir pārkāpis Dieva likums un svētais Dievs uz viņu dusmojās. Jā, tam var sekot emocijas, un bieži tas iesaist emocijas. Tomēr šī nožēla nedrīkst būt emocionāls lēmums. Patiesa atgriešanās nenotiek uz emocionāla fona, kad kāds fonā spēlē kādu jauku mūziku, kādu dziesmu, kas noskaņo cilvēku sirdi, vai ka viņam tiek apsolīts labās lietas, kuras viņš ļoti savā sirdī vai dzīvē grib, un tamdēļ viņš iet un tagad lūdz lūgšanu vai nožēlo grēkus kādā grēku nožēlā. Nē, tam ir jābūt svētā gara darbam, nevis āršķirīgi vai manipulatīvi izraisītai rīcībai, bet svētā gara darbam pie cilvēka sirds. Un arī Jēzus par to mums norādīja Lūkas evaņģēlija 14. nodaļas 28. pantā, kur viņš teica, jo kurš no jums, grasoties būvēt torni, vispirms neapsēžas un neaprēķina izdevumus, vai viņam būs pietiekoši to pabeigt. Lai negadās, ka pēc tam, kad viņš ir licis pamatu un nespēja to pabeigt, visi, kas to uzlūko, neiesāk viņu izsmiet, sacīdam šis cilvēks iesāka būvēt un nespēja pabeigt. Līdzīgi kā Lūkas evaņģēlijā, kur Jēzus runā par dažādām augstnēm, arī tur ir kādi, kuri tic uz brīdi, bet tad, kad atnāk dzīves kārības, rūpes, grūtības, viņi atkāpjas no ticības un netiek izglābti. Tāpat arī šajā gadījumā ir svarīgi, ka cilvēks ir nevis emocija pārņemts, bet Dieva vārdu un Dieva gara pārņemts, tiekot pārliecināts par viņu grēku, par taisnību, par tiesu un evaņģēlija patiesībai tiekot izgaismotai viņa sirdī, viņa prātā, viņa dvēselē, ka viņš patiesi atzimst no augšienes Dieva gara spēkā. Un nevis no emocionālas iespaidošanas vai cenšoties iespaidot kādus cilvēkus, kur varbūt skatās, un viņš pēc tam var gūt labumu no attiecībām ar viņiem. Visbeidzot, Jāņa evaņģēlija 8. nodaļas 31. pantā Jēzus jūdiem, kas ticēja, teica šādus vārdus. Ja jūs paliekat manā vārdā, tad jūs patiešām esat mani mācekļi, un jūs atzīsiet patiesību, un patiesība jūs darīs brīvus. Un tieši tamdēļ arī šajā mācības video es nekautrējos iekļaut ļoti daudz raksturvietas un tās lasīt, jo tas ir Dieva vārds, kurš atbrīvo. Un tad, kad mēs to atzīstam, kad svētais gars mums to izgaismo, kad mēs tiekam konfrontēti ar Dieva vārdu, norāti par mūsu grēkiem, kad mēs dzirdam šo evaņģēliju, priecīgo vēstu visiem cilvēkiem un tiekam vadīti uz atgriešanos, lūk, tad cilvēka dzīve un cilvēks pats piedzīvo patiesas dzīves pārmaiņas. Es ceru,
ka šis bija noderīgi. Šajā mācībā es centos apkopot visu to, ko mēs redzam, ko jaunā derība māca par atgriešanos no nedzīviem darbiem un no grēkiem, lai mēs iegūtu kopskatu par to, kas tad šī doktrīna ir. Es ceru, ka ir pa svētību un tiekamies nākamajā mācībā.